ka es esmu pateicīga sev, ka es neapstājos pie pirmajiem kursiem. Tā ir tā atslēga. Ka bija tas, kā saka, čulis, ka kaut kas nav. Pēc pirmajiem kursiem tepat Latvijā uz vietas dienas laikā tu vari iegūt certifikātu, ka tu māki likt keratīnu. Jā, tad dienas laikā var iemācīties, kā to izdarīt, un tu vari iet, principā, strādāt. Un tad es sāku meklēt vēl, un sāku meklēt angliski, krieviski. Un tur atvērās vienkārši cita pasaule, cits tirgus. Un gāju uz tām mācībām, un tur es ieraudzīju klātienē, ka tas ir, ka tā ir cita pasaule, cits rezultāts. Latvijā pierasts, kā uztaisa keratīnu botoks, un tad tev ir ierobežojumi, ka tu nedrīkst matus mazgāt kaut kādas 3 dienas, ka tev jāstaigā pēc procedūras, un tam līdzīgi. Tajās mācībās uztaisam procedūru, matus izmazgājam, izžāvējam un redzam, kas tur sanāk. Nevis iztaisnojam un palaidām mājās. Palaist mājās cilvēku ar kaķa maisā. Tu nezini, kāds ir gala rezultāts. Jā. Un mūsdienās vēl joprojām pārsvarā visi sludinājumi, diemžēl, ar reklāmas, ar pirms-pēc matiem, ļoti, es teiktu, 90% labāk, precīzāk, ir nofotografēts rezultāts pēc tikko matiem iztaisnot ar matu taisnotāju. Un tur rezultāts kā perfekts, viņš nevar būt. Visi brīnumi un visa patiesība sākas pēc pirmās mazgāšanas, ka varam droši izmazgāt un kopā meistars ar klientu ieraudzīt un secināt, vai viss ir labi, vai tomēr, diemžēl, kaut kas nav labi.